tā kā tev ir Tresī 2. sezona jau. Jā. Tā es esmu augšām cēlies. Es esmu atgriezis to YouTube uz vienu raidījumu. Viens Rīga par speciāls. Ko? Rīga par Renāru Zeltiņu. Labi. Ko Rīga domā par Renāru Zeltiņu? 9 no rīta. Vai tu zini, kas ir Renārs Zeltiņš? Jā, es zinu, kas viņš tāds ir. Un ko domā, kāds viņš ir? Nu, viņš ir ļoti smieklīgs cilvēks. Nešķiet, ka viņš pārāk daudz runā brīžiem. Nu, varbūt reizēm, bet, tas arī samērā labi, jo ir pārāk daudz cilvēku, kas ir tik klusi un... Neko nesaka vispār. Vispār, jā. Какой-нибудь писатель или художник. Kaut kas dziedātājs? Nu, Kaut kas tam līdzīgs. Vai jūs zināt, kas ir Renārs Zeltiņš? Nu, kā viņu var nezināt? Jā. Viņš pa daudz ākstās. Pa daudz ākstās. Pa daudz stipri un skaļi. Pārāk skaļš viņš ir. Pārāk skaļš, jā. Un kāpēc, kā jums šķiet, kāpēc viņš ir tik skaļš? Viņam kaut kas notika bērnībā varbūt, ka viņš Nē, nu viņš domā, lai visi dzird. Nu. Kā tev šķiet, kādu mūziku viņš klausās? Nu tā, pastoties tīri vizuāli uz viņu. Kas džastā skan? Tas, kas džastā. Nu, bet, protams, nu, viņš pasties uz viņu. Totāls džasts. Kas to lai zina? Nu, ne jau mūsu latviešu šlāgers. Kaut kāds tāds, jā. Ja viņš būtu dzīvnieks, kāds viņš varētu būt? Lauva. Lauva? Kāpēc lauva? Tāpēc viņš ir garš. Smilšu pele. Smilšu pele. Zeltiņa. Zeltiņa lapsa. Zeltiņa lapsa. Ļoti labi. Plēsējs, jā? Jā, agresīvs. Laik censtos to savu vietu ierādīt. Skaidrs. Bet, nu, viņš ir ļoti daudzpusīgs, kādreiz jābrīnās. Visu viņš prot. Jā. Kaut kas no vilka. No vilka. Nu, tad tā paglaudīt viņa īsti nevarētu tāds. Nē, es tā nedomāju. Varbūt Haskijs kaut kāds. Haskijs ir ļoti labs variants. Kur es būšu redzama? Latvijas televīzijā. Nu, kādā? Raidījumā Vakars ar Renāru Zeltiņu. Ak, šitā, nu, tam man viņš jāskatās. Jā.